Šo gandrīz bada nāvē, tur laukos kaut kur nomiruši, un viņš stāsta visu to, kā dzīve salikusies, un tam viņš no 90. gadiem cietumā, kur tur tās varbūt seksuālas ainas vai kaut kas tāds. Janka, tu gribi man, tas jau neesmu vairs jauns džeks. Holandē, jā, Amsterdams lidostā paņēma uz pārbaudi, katru atsevišķi uzreiz ar suni un visu. Un es atceros, ka man tie pārbaudītāji, policisti, viņi saka, labdien, dāmas un kungi, šotu šāvēji, visi kanāla abonenti, šovu fani. Man ir prieks pieteikt 5. sezonas 6. epizodi. Mums ir bijušas nelielas pārmaiņas, kā jūs varat redzēt. Iespējams, ziņās redzējāt, to parunāsim arī ar to pašu Miku, viņš ieskicēs situāciju. Bet show must go on. Mēs turpinām strādāt, turpinām taisīt kvalitatīvas sarunas un, protams, ka mūs turpina atbalstīt Rīgas Miesnieks. Un, starp citu, šis ir viņu jaunais kodienas produkts, kurš ļoti ātri ir iekarojas manu vismīļāko pozīciju no pilnīgi visas izvēles. Tas ir ar terijaki garš, daudz olbaltumvielas, ļoti aktīviem cilvēkiem, ļoti kustīgiem cilvēkiem. Ir sūdzies, ka nevar savākt visu dienas proteīnu, pamēģini šitās uzkodas. Tā ir veselīga uzkoda, kas tev noteikti palīdzēs un nāks par labu. Tā kā sākam epizodi. Paldies, Rīgas Miesnieki. Stipri cilvēki, vēl stiprāki dzērieni. Kā jau es solīju, pie mums ir šeit Cineru lielais saimnieks pievienojies, Miks Galvanovskis. Čau, Mik, paldies, ka paspēji ieskriet pie mums, iedot kaut kādu update skatītājiem, Latvijai, tautai. Kā tev iet šobrīd? Mēģinu būt pozitīvs, tāpat kā saka, gudrie mācās no citas kļūdām, muļķi no savējām. Man ir varbūt tāds... Laikam, kad prieks sakot par to, ka es zinu, ka apkārtējie visi restorāni, klubi šobrīd sev pārbauda gan visas instalācijas, gan ugunsdrošības un tā tālāk, lai viņiem nenotiktu, kā ir noticis ar mums, jo, ļoti nepaveicās, sanāca, kā sanāca. Saku, šobrīd jau ir pagājusi, kā mēs filmējam šo epizodi, ir pagājuši tieši 1 nedēļa. Un es saku, es jau mēģinu būt pozitīvs un tā tālāk, un galvenais, ka visiem bija viss kārtībā, tādā ziņā, veselības ziņā, un neviens nav cietis šajā visā. Protams, mēs noteikti atjaunosimies šī palīdzība no visām pusēm, kas ir nākusi, no cilvēkiem, no talkām, kas šeit ir bijusi, no sadarbības partneriem, izteikti piedāvājumi palīdzēt. Es domāju, mēs noteikti maksimāli ātri būsim uz kājām. Kādi jau cilvēki jau zvani, jau interesējās? Kad būs vaļā, jā? Cilvēki jau nevar sagaidīt. Kādu provizoriski varētu būt vaļā, kā tu skaties? Es teiktu, ka labākajā gadījumā, ja mēs tiešām notiek brīnums un mums izdodas tiešām viss, teiktu, ka nedaudz vairāk par mēnesi un mēs mēģināsim durvis jau vērt vaļā. Principā uz līgo mēs jau visi Līgo svētki būs Cinerā. Ar vainagiem un visu, bet kā tu pats to filozofiski šo visu sagremoji? Kas tas tāds ir tāds signāls kaut kāds, ka bišķi jāpiebremzē vai tieši pretēji jāstartē ar lielāku jaudu? Es vairs jūs zināt to teiku par Rīgu, vai ne? Jā, ka tā nekad nav pabeigta. Jā, Rīga nekad nav pabeigta. Un saprotu, cik stulbi, lai neizklausītos, es pirms nedēļas, pirms notika šī nelēma pateica par to, ka Cineras bārs beidzot ir pabeigts. Nekad. Tu pats piesauc būtībā. Tas ir ārprāts. Bet ko, tā labā ziņa... Kā var cilvēku atbalstīt? Atbalstīt vienkārši ar labām domām, un tad, kad būsim vaļā, lai nāk ciemos... Kur cilvēki var nākt pagaidām tusēt, ja grib atbalstīt Cinerus? Klubs strādā? Jā, par klubu izstāstīšu arī ātrumu. Klubs ir tie, kas nezina, atrodas tieši zem bāra, ir citi ieeja, un tai telpā ir viss kārtībā. Vienīgi mēs drošības apsvērumu dēļ pirmajā nedēļā viņu neatvērām vaļā, jo viss bija noplūdis, loģiski ar visu ūdeni, kas šeit tika dzēsts. Viņš arī nocēja lielu daļu no viņa lejā, un tad viss bija noplūdis, bet noplūdis bija tikai grīdi. Principā tad pārbaudījām arī visas tehnikas, visu pārējo, viss ir kārtībā, un tur bija noplūdus tikai grīdi. Tā kā uz klubu var nākt. Šonedēļ atvērām arī Tallinas kvartālu, tur arī var nākt ciemos. Cineras festam biļetes jāpērk, tomēr ir jāpērk. Jā, nopērk, kad būs forši, un es domāju, tiešām nekas neapstājas šobrīd. Jā, varbūt, man visi kompaņoni šobrīd ir iesaistīti pilnībā no A līdz Z šī bāra atjaunošanā, un tad, laikam, festivāls man būs jāuzorganizē pilnīgi vienam pašam, bet tas nemaina faktu par to, ka viss būs, un vienkārši ir grūts posms,
Bet vai mēs tiksim galā? Noteikti, ka mēs tiksim galā. Jūs vēl labāk būsiet. Tieši tā, nevienā brīdī nekad neesmu domājis par padoties. Zinot Miku, es domāju, ka viss būs labi. Vēl aizvien ir tāda smarža, tā kā pēc šašlika, tāds nedaudz pēc šašlika, bet kas ir apbrīnojams. Es šādi negribēju atklāt grilus. Bet es apbrīnoju tavu optimismu un dzīves prieku vecīt. Un pēdējā lieta, to arī tikko izsludināja koncertūra. Man liekas, ka tas arī ļoti labs veids, kā var aiziet atbalstīt. Es teikšu godīgi, ka koncertūra bija plānots izsludinātajā piekdienā. Nopietni. Jā. Balāde par letiņu. Jā, bija koncertūra tajā dienā, kad nodega bārs, tad bija plānots izsludināt viņu. Bet, protams, ka es to neizdarīju uzreiz, jo tu ļoti labi zini arī par to, lai izsludinātu tādu pasākumu. Tur ir vairāk mēnešu sagatavošanās ar visām vietām, visu līgumu. Tu tajā dienā jau biji ziņās tāpat visur. Jā. Pirmajā lapā. Godīgi sakot, tas, kādu es atbalstu sajūtu no cilvēkiem, tas ir vienkārši kaut kas nereāls. Un, milzīgs paldies visiem par to, ka... Tad vecīt, viss būs vēl labāk, atdzims Fēniks no pelniem. Priekā, Mika, paldies tev. Lai visiem visforši un sakārtojot savus apdrošināšanas polistus, pārbaudiet savus pagarinātājus. Un šī nav joka lieta, ar ko jokoties. Priekā. Paldies tev. Davai, Miks, liksim tev mierā. Tālākais uz jums. Tālākai pārējo mēs. Un kā redzat, Pāļa bazars ir principā... bišķi sagurs, sašļucis. Sagurs, jā. Šos lietas klāt mēs neslēgsim arī. Davai, puiši. Davai, paldies, Miks. Mūsu šīs dienas viesis ir man personīgi tūs pazīstams un ļoti respektēts žurnālists, producents, režisors un Latvijas pirmais karstāko punktu reportieris, kurš nu pats sabiedrībai nodevis savu jaunāko veikumu Dzīve aiz žoga, ekskluzīvi GO3. Man pašam ir bijis prieks ar viņu blandīties kopā pa vairākiem pasaules nostūriem, vairākos projektos, bet tā arī līdz šim viņš vēl nav bijis bazarā. Un šodien tas mainās. Ar mums ir īstais un vienīgais Sandijs Semjonovs. Klausies, mēs bijām sarunājuši sarunu piekdienā, bet tu zini, ka bijušais karsto punktu reportieris ierodās un Siners pārāk karsti palika. Karsti, ļoti karsti šeit. Līdz ar to mēs pārlikām nedaudz vēlāk. Mazliet uz priekšu. Darbaļaužu svētkos tiekamies. Kas arī nav slikts. Šodien, kuram darbs, kuram svētki, kuram atpūtas diena. Jau katru dienu ir kā svētki. Sādī, kādas tev ir attiecības ar alkoholu? Tu esi uz tu vai uz jūs? Es esmu uz tu, bet man, protams, tas, ka mēs jau sākam teikt pa dienu. Tas ir 4 pēcpusdienā, ir 5 vakarā kaut kur. It kā viens būs iepriecina, otrs atbēdina. Redzēs, kā saliksies. Katrā gadījumā es skatos, ka mums būs ko darīt. Bet šodien es paēdzu. Tā minimāli. Tad man tev ir labas ziņas. Mums šeit ir uzkodas no mūsu atbalstītājiem Rīgas Miesnieks. Jā. Tās ir proteīna uzkodiņas, mazi nažu džerkī. Tā kā lūdzu var cienāties. Paldies par atbalstu. Vai ne? Tu pēc tam varēsi uztaisīt zupas kaut ko. Un tad priekā vecīt. Šaujam no šitā gala saujam. Mūsu pirmais dzēriens ir viskija liķieris no Īrijas. 33 grādi. Priekā. Reku rūdeni taču arī. Viņš jādzer arī ir, ja? Bet tas tikai tā, skatām. Garšīgs. Šitais man patīk. Baigi sāc. Sandī, apsveic Dzīve aiz žogu. Dzīve aiz žogu, GO3. Nu jau ir iznākušas 4 epizodes, ja nemaldos. Es pats esmu nostījies pēdējo pār Olainu, tur, kur visi tie aukaši ir. Tā bija trešā, man liekas. Trešā, tā liekas. Dzīve aiz žogu, manuprāt, ļoti unikāls, ļoti veiksmīgs projekts Latvijā. Nekas līdz šim tāds nav bijis. Es nesaprotu, kur tu izrāvi vispār visus vēl tos materiālus. Kā tu izdomāji, ka tev ir jāveido šis cietuma projekts? Zini, kā viņš kaut kā, visi tie projekti kaut kā paši atnāk. Tur viņi piedzimst, tā kā bērni, tur neko baigi iepriekš, kaut ko jau tu vari tur plānot, bet, zini, kā pa ceļam bija, mēs toreiz ar tevi bijām te Bolīvijas cietumā, tas bija jau tāds viens aizmetnis, vēlāk tur Bolīvijas cietumā tajā jau nonāca viens letiņš, bišķi vēlāk, jā, un tā liekot kopā bija skaidrs arī tur Roli, kad mēs satikām, viņš stāstīja par saviem 20 gadiem cietumā, jo pat tas pats interesanti, ja skaties cilvēku tur runāt, tu nevar nemaz pateikt, ka pusi dzīve ir aiz žoga. Un tā liekot kopā, un tas likās tāda zona, varbūt tāda teritorija, kas tiešām varbūt mazāk ir virpināta, mazāk ir par to stāstīts. Jo it kā mēs zinām, ka ir tie cietumi, jā, viņi tepat kaut kur ir. Te viens ir, zin kā, centrāla cietums, tur Olainas cietums, bet kas tur notiek iekšā, un tas vienmēr tāda intriga. Tā kā, kaut kā nonāca līdz tam.
Un kaut kā baigi dzīvē, baigi nejauši vai jauši, bet kaut kā arī saliekās tās lietas. Un tad kaut kur uzrādījās Elmārs ar to unikālo materiālu, kas mums 30 gadiem bija filmēts centrāli cietumā, kas arī pats par sevi tāds jau bija tāds solis uz priekšu. Tad tur Andrejs Mančoms dzīvo Parīzē, un viņam atkal bija tāda sāpe, jo iznākot no cietuma, viņam lielai daļai ir sāpe par to, ka ir, protams, liela daļa, kas to uztver kā tādu, es tur krūtais. Cietumā. Es tur krūtais, es biju cietumā, bet tomēr lielākā daļa viņi to uztver kā tādu, un viņi iznāk ārā ar tādu kaut kādu tā apvainojušies uz sabiedrību, uz valsti par to, ka tev tā brīvība tikus atņemt, jo tas galā. Bet paši sev viņi neredz to. Jā, sev viņi tajā maz redz, ja? Jo tur pat savādāk tas Riģidāls un viens, kas 27 gadus laikam cietumā, viņš saka, ka pirmo reizi, kad viņš saka, ietupina, tu jau sēžot, jau sāc domāt, kā tagad iznāks ārā, ka atkal laupīs, bet tagad tu laupīs jau gudrāk, ka tev vairs nenoķers, ja tāds tas funktieris ir. Tā, un tie stāsti tik dažādi, un Andrejs, viņš vajag paskatīties, jo arī, protams, viens ir tas, varbūt tie cilvēku stāsts, kas man vienmēr interesē, bet mums katrā gadījumā jau nebija mērķis kādu šokēt, vai tur parādīt, ka tur cietumā drausmīgi tur, bet vairāk pasīties, kas tās lietas, ko var uzlabot, kas ir tās problēmas, jo galā viņi ir daļa, pirmkārt, viņi ir daļa no mūsu sabiedrības, un otrkārt arī mēs, jebkurš no mums, jebkurā, var gadīties, jā, piesit, braucam mašīnu, iedzērs, pasies, kā teikt, Runtuls jau vai? Rutuls. Ķipa tu nezini viņu uzvārdu. Nē, es Latvijas radio neklausos, Latvijas radio 2 maz klausos, bet redz situāciju. Tā kā, arī viņš saka, nav tā, ka viņš tur bieži to darīs. Viens brīdis, un tagad būs tiesa, un acīm redzot, tur jau var kaut kādu. Par cietumiem, kas tev bija, kādas galvenās tēmas, ko jūs apskatījāt? Ir kopā 6 epizodes. 6 epizodes, jā, tad mēs sākām ar to vēsturi, kas tomēr bija tāda diezgan tāda šokējoša skarba un tā tālāk, un tad gājām tā uz priekšu. Tur viena no sērijām par narkotikām, jo visvairāk cietumā, kas atrodas pa laupīšanām un zagļi, tie ir pirmā vietā. Un tie, kas tur zog un laupa cilvēkus aptīra, otrā vietā ir tie, kas ir par narkotikām un narkotiku lietošanu un tā tālāk tirzniecību, un tā uz priekšu. Tagad milzīgi daudz par seksuāliem noziegumiem ceļ arī vecas lietas ārā, kur pirms 30 gadiem tikko notiesāja to Postašu, man liekas, ja tas mākslinieks. Un, jā, tiesas arī tā kā uzklausa, un, kā tiesas prokuratūra un policija, un tā kā ierosina lietas un aiziet līdz tiesai un notiesā pirms 20, pirms 30 gadiem. Tā kā to noziegumu, nezinu, vai tā ir Stambulas konvencijas kaut kāda ietekme vai kaut kāds, kas pavēr. Bet, daudz tagad tieši cietumos. Un tie, starp citu, ļoti daudz no viņiem, kad viņiem prasa kaut kādu interviju, viņi atsakās. Protams. Viņi tā kā, kautrējā. Daļa savukārt tie, kas varbūt tādi blatnīgi, ja tā saucamie, tiem jau atkal patīk tur kaut ko. Ja. Un tad viena no sērijām ir par subkultūru arī, tad būs par dzērāju šoferīšiem 5. sērija un 6. varbūt tāda, kas notiek pēc tam, kad tu atbrīvojies no cietuma un iznāc ārā un sāc atgriezties sabiedrībā. Jā, kā tas ir, cik tas ir viegli, jo tomēr sabiedrība vēl aizvien, mēs ļoti uzliekam to zīmolu, to stereotipu, un viņiem nav viegli atrast darbu, viņiem tas viens no čaļiem, es tur bišķi paspoilošu, viens no tiem džekiem, kas atbrīvojās, viņš ilgi neizturēja, 3 mēneši vai 2-3 mēnešiem, un ja viņam nebija ne tuvinieki, iedomājos, tur arī iznāca ārā, viņam bija kaut kāds 50 eiro. Ja viņam nav kur dzīvot, viņš dzīvoja patversmē, tur viņi ēd nos blusas un blaktis, tad darbā arī tur nav tik viegli iekārtoties, bet, labi, tur lielveikalā iekārtojās, bet atkal tur pēc kaut kāda mēneša atbrauc policija, jo tur blakus nodegus kaut kādu mašīnu, viņš kā bijušais, viņam uzreiz aizdomas sāk, viņi tur turpinās, viņam bejās nervu neist, tur vēl viņam jāiet uz probāciju atzīmēties, ka, tev ierobežojums kaut kāds, bejās viņš nomet pa mēmajiem, vienkārši aizmuka prom un tagad dzīvo Francijā zem tilta. Ar 5, burtiski, viņš sūtīja video, ar 5 arābiem, kas ir nelegālie bēgļi no Āfrikas, viens džeks no Ukrainas, kas aizbeidzas no kara, lai nebūtu jāiet karot tur, un viens čečens, kas aizbeidzas no Krievijas, arī no kara, lai nebūtu jāiet. Tā, un vēl latviets, kas aizbeidzas. Kurā epizodē būs kaut kas par to paskaidrots? Tas būs pēdējā sērijā. Gaidām 6. epizodi. 4 gaisāt līdz 5. jau. Mūsu nākamais dzēriens ir populārs liķieris no Vācijas. 33 grādi. Aiziet. Jānga, bet kāds tev bija iespējas paskatīties tās sērijas? Man ļoti patika. Cietumiem. Es biju pilnīgi mēms. Man vispār patīk, ja kāds saturs, kas ir fokusēts uz
mūsu Austrumu Eiropas specifiku. Jo, piemēram, tu skaties kaut kādos ārzemju streamingos, visus tos dokumentālos, un tu saproti, ka tu nevari īsti līdz galam tajā ar to tā kā sasaistīties, jo ir ļoti liela starpība starp cietumiem Latvijā un, teiksim, cietumiem Anglijā un cietumiem Amerikā. Tur ir milzīga starpība. Un tieši tāpēc tas, ka kāds veido, teiksim, tu uzņemās veidot to saturu par mūsu reģionu specifiku, tas ir tik nenormāli krūti, jo kurš cits to darīs, ja ne mēs paši, un cilvēkiem to vajag zināt. Bet tev tā kā bija pret cietumu, vai tu... Es negribu cietumā būt. Es negribu cietumā būt. Jo savukārt tie, kas daudz arī, viņi saka, ir arī savu plusi. Es negribu. Es saprotu, ka tur var būt plusi, bet es ļoti negribu. Piemēram, es saku, ir ļoti daudz laika sev. Tu vari daudz lasīt grāmatas. Jā. Var iet nodarboties ar sportu. Forši. Nodarboties ar sportu. Forši visas lietas, ko tāpat nevar ikdienā darīt. Tu izsaki tikai ieteikumus. Klausies, kas tev bija cietumā no šīs cietuma pieredzes šokējošākais? Kas tevi salauza? Zini, kā man visvairāk salauz tādi cilvēku stāsti, tur tas viens čalis, kas vienkārši tev emocionāli aizķer arī, jo, protams, arī esmu žurnālists, dokumentālo filmu autors, tur, producents, režisors, bet tādi cilvēku stāsti, kur tu identificē un saproti viņu, jo daži noziegumi nav viņi tādi visi recidīvisti, kur iet tur pa ielu tagad un iznāk ārā un uzreiz domā, kur tur iedod viņam kaut kādu vietu, viņš līdz kārtē gribēs kaut gluži pretēji. Tās situācijas tāds, piemēram, tā, ka mēs ar tevi tagad iedzeram, pēc tam iedzeram nedaudz pa daudz. Un es ielaižu cirvi tev pierē. Tas tā kā degpunkta sižeti kopīgas alkohola lietošanas laikā ielaidis cirvi pierē. Un ar viņu runāju, viņš saka, tas man bija viens no labākajiem čomiem. Bet viņam vajadzēja nosist. Viņam pirms tam bija, viņi kopā ar iepriekšējā tur vai kurā dienā koduši, un viņam apzaga to dzīvokli. Iznes kaut kādas mantas, aiznes Lombardu pārdevu. Viņš domāja, ka to izdarīs tas labākais čoms. Pēc tam, protams, izrādījās, ka tas bija cits. Viņš sadzērās, viņam tās sāpe bija, kā saka, tas aizvainojums. Un beigās tas konflikts noved pie tā, viņš saka, bet es neatceros. Vai tur kas notika. Vienkārši ir cilvēki, kas nevar dzert daudz, viņiem vienkārši aiziet šķirmes. Tu pats noteikti tāds esi pieredzējis, kuri sāk meklēt konfliktu, kuri grib kaut kādu agresiju izpaust, vai kas grib uz otru cilvēku. Un tu pats zini, viens neveiksmīgs, tur kā neveiksmīgs, pudeli iekrāmē pa galvu vai kaut kāds nokrīt, vai kaut iesit pa seju. No sitiena jau neviens nenomirs, bet ja tu kritīs kaut kā neveiksmīgi, nokritīs galvu, atsitīs. Un tad tas Džeks, viņš pats nāca, tas Mareks, viņš pats nāca no daudz bērnu ģimenes, vecāki viņus bija pametuši, viņi tur jau dzīvojuši, jau gandrīz bada nāvē, tur laukos kaut kur nomiruši, viņš stāsta visu to, kā dzīve salikusies, un tad viņš tur internātā mācījies un to klausies, un tev, tādā ziņā tev šokē tas, ka, kā tas dzīves likteņi mums var izveidoties, kā izveidojās tie dzīves stāsti. Ja man, piemēram, varbūt tur daži šokējās par to epizodi, pirmajā, kur bija tie arhīvu kadri no 90. gadiem cietumā, kur tur tās varbūt seksuālas ainas vai kaut kas tāds, bet tas varbūt man, ne jau tā, ka šok, protams, tas tev pārsteidz un tā, bet man vairāk, es saku, man kā dokumentālisti interesē pats cilvēks, tie cilvēki stāsta kaut kas tāds, kas nav dzirdēts. Un tur bija vairāk tādi džeki, kur noklausies. Tev pašam sariešās asaras acīs, klausoties to, ko viņi stāsta. Empātija tomēr ir. Tādu, kad vienkārši domā, bāc, un viss tā dzīve aiziet. Vai arī tas viens džeks arī uz mūžu ieslodzītais, kas bija, mēs viņu satikām, viņš bija tie arhīvu kadros arī, tagad 32 gadu cietumā. Tur ne jau tā, ka tev asaras, bet vienkārši domā, bāc, tur kā var cilvēku liktenis tā izvērsties, un tev liekas tik žēl tā visu. Kāpēc cilvēkiem vajadzētu skatīties, vajadzētu dot iespēju šim raidījumam? Es domāju, ka tagad tu saki, mums pašiem jāstāsta savi stāsti. Mums jāstāsta gan par cilvēkiem, kas dara labas lietas, gan arī kas sliktas lietas, gan arī kas dažādas lietas, respektīvi tā ir daļa no mūsu sabiedrības, daļa mūsu dzīves. Es domāju, ir vērts vienmēr kaut ko uzzināt un redzēt, lai tu vienkārši pats varbūt tādas kļūdas nepieļauj. Viena no sērijām būs par dzērāju šoferiem, kur arī tas... Par to mēs vēlāk parunāsim. Jā, par to parunāsim un vienkārši
skatās un neteiksim, ka izglītojās, bet varbūt lai aizdomājās. Tas būtu pareizākais vārds. Nu labi, lai aizdomājas dzīvais žoga, ekskluzīvi GO3 priekā. Mūsu nākamais dzēriens ir tas pats populārais liķers no Vācijas, 33 grādi. Man ir gandrīz beigusies viss. Jau tu Janks sāc haltūrēt. Es zinu, man nav mēģina sildīt kaut ko vecu. Es zinu, man vienkārši nav vēl atrasts. Piegādi nedarbojās, ja? Tur kas jums DHL vai kas? Uzlai aliņu. Nu, ko tu dari? Apmet to gaļu. Viens par otru gudrāks, nākat paši uzcer. Ārā ir 10 grādi, varbūt 11, ir karsta diena, saulītes spīd, pavasaris sācies pilnā plaukumā, un mums šeit Rīgas miesnieki jaunā sezonas šašona. Mums ir cūkas šašona, mums ir vistas šašona, mums ir šašona ar skaistu iepakojumu, ar jaunām garšām, ar pārbaudītām un iemīļotām garšām. Paskatieties, ka šis labs maisiņš, tas tā kā Fashion Weekam specifiski pieskaņots. Visi tie, kas ir no cūkas, viņi ir no kakla karbonādes. Un parasti tur cilvēki ķengājās, ka tur viens gabaliņš lielāks, viens gabaliņš mazāks. Šeit visi gabaliņi ir perfekti vienāda lieluma. Te nav tā apdalīta, ka kādam būs lielāks, kādam būs mazāks. Pazies, ka viņi visi smuki, viņi visi pusmīgi tiešām vienu lielumu. Bekona, kaukāza un ķiplogu noteikti izmēģina jaunos. Ja tev patīk paeksperimentēt savām garšām, bet pārbaudīts vērtības, protams, vienmēr būs etiķa un majonēža šašliki. Kā arī cāļu gaļas šašlikam Rīgas miesnieks šajā sezonā piedāvā 5 garšas. Hoisinmērce, cēzara marināde, sarkanā marināde, majonēze un, protams, 3 sieri. Nepagāja ne 4 stundas, kad uz ļoti sliktām oglēm mēs izcepām ļoti labu šašliku. Tā kā dodoties atpūtā pie dabas, izvēlēties Rīgas miesnieku kādu no jaunajiem produktiem. Bomba. Nav tev jāpagaršo tiešām labs. Es zinu, ka es solīju, ka es ātrāk dabūšu, bet es vēl neesmu dabūjis. Es apsolu uz nākamajām epizodēm. Sideram te bēda un tā. Un viss, uz nākamajām epizodēm mums būs vesela jauna artilērija. Tā, Sandī, tev bišķiņ atpūšamies no tām. Mūsu nākamais segments tāds, ka es tev parādu 3 bildes ar tevi, ko es atradu Google, ierakstot tavu vārdu. Un tev vienkārši jāiedod viņām konteksts. Jā. Nē, šito es neatceros, vecīt. Kā neatceros? Nē, es tik vecs. Nē, tas esmu es to, bet es neatceros to vietu un situāciju. Konteksts varētu, zolīt cilvēks, sēž, uzdodas baltu kreklu. Es vienkārši neatceros, kur tas ir bildēts. Kaut kādā acīm redzot, kaut kādā pasākumā, varbūt lampā, es nezinu, Labi, šito gan tu atcerēsies. Šo gan es atceros. Pastāst kontekstu. Jā, tas konteksts, tas ir, kā karsto punktu reportieris. Es jau, principā, skaitos tāds viens no pirmajiem tāds karsto punktu reportieri, tā sakot, pirmsākums. Karstais reportieri. Atklimovičs mēs savā laikā, pateicoties viņam, viņš rakstīja dienai. Kur tu esi? Es sāku Latvijas televīziju, tur es esmu Afganistānā, un tad mēs sākām braukāt uz Dienvidslāviju, Irāku, Afganistānu, tur esam bijuši Somālijā, Izrēlā, un kur tik vēl ne, visur daudz kur pasaulē. Tas ir cik jauniņš. Jā. Tas ir cik smukiņš jauniņš. Ar bruņuvēsti, un te vienmēr, tur ir forši bijis, paldies arī Latvijas karavīriem, kas esam braukuši vienmēr pie viņiem, misijās rādījuši, ko mūsu džeki dara, un paralēli, protams, apkārt esam stāstījuši, kā tur dzīve notiek, un, tie stāsti dažādākie, nezinu, es atceros te pašā Irākā, tur tā, kad, viņi tie irākieši lika uz ceļiem mīnas. Un, kad brauca NATO karavīri, tur amerikāņi tur aiz rangliem sāka to karu, pēc tam jau piebiedrojās vēl daudz NATO valsts, un mūsu arī bija. Un tad viņi vienkārši tajā brīdī, kad brauca mašīna, tad vienkārši tās mīnas aktivizēja. Un es atceros, tu arī, piemēram, smagā mašīna, tev jābrauc no tās bāzes nometnes, piemēram, uz Kuveitu. Kuveitā bija tā drošā teritorija, no Kuveitas viss lidojot un tad, zin kā, tas ceļš ir kaut kādas, 4 stundas, 5 stundas, un tev no rīta kā iekrāmē tajā mašīnā, tā tu... Tā tur arī sēd tā mašīnā. Tāda paciņa, mūsu žurnālisti bieži sauc par paciņām. Atkal kārtējā paciņa atbrauc. UPS vēl viens, Omniva bišķiņ ienākus. Un es atceros, un tie karavīri uzreiz arī, kas brauc kopā ar mums, viņi saka, galvenais pirms ceļa ir kas? Jā, pirms 4 stundas. Pačurāt, vai ne? Es zinu. Un tad arī paņemt līdzi, jo tur neviens nestāsies pa ceļam. Un tad, tur es neatceros, kas tur toreiz nobļāvāsies. Galvenais paņemt nestī pudeles. Zini, kāpēc nestīja pudeles? Jā, tur liels tas apvērums. Tur tālāk pa ceļam, kā saka, tad varēs. Un šitā trešā bilde. Dažādi tie stāsti. Mēs te varētu... Šitas ir kaut kur... Jā, šitas es atceros. Tas bija tā bija filmas prezentācija par Noru Bumbieri.
Mēs bijām uztaisījuši par Latvijas estrādes zvaigzni, Nora Bumbieru. Protams, ka es esmu Bumbieru vecīti, protams. Un tur bija interesanti, ko es arī biju izbrīnījies. Mēs sākām to dokumentālo filmu taisīt, sadraudzējos ar viņas dēlu, arī Georgu. Un arī viņam ļoti interesants, interesants liktenis, kas ļoti pārdoms raisošs. Un tu skaties, Nora Bumbieru tik daudz padomu laiku, viena no lielākajām zvaigznēm tur bija Artmane, aktrise, Raimons Pauls, Nora Bumbieru, un tev liekas, ka būs tur daudz materiālu, daudz arhīvu, un tu sāc skatīties. Un nav nekā. Un kā aizpildīt to? Jā, kā aizpildīt. Tad kino arhīvā atradām kaut kādus momentus tur kopā ar Lindu Oltu režisoru, un tad mēģinājām to taisīt tā kā inscenējums. Integrēt to. Tāpat kā arī dzīvē žoga bija inscenējuma, kur piedalījās Skapis, Sudrabs, Deņka, tu novāc Latvijas reperus, Paiters, vienkārši inscenējumu. Paldies Rītvaram. Jā, jo vajadzēja kaut kādu ātri saorganizēt. Es par tevi neiedomājos, ja tu man neuzsēji. Mani būtu grūti uztvert nopietni, tā kā man pieliec mani un Skapi blakus viens otram, tur būtu grūti uzbrukumu cietuma apsardzē. Tu tur neiedarēji. Bet Džekiem paldies Ritvaram, vispār paldies visai komandai, jo tu jau pats zini, mēs esam kopā braukuši, ceļojuši. Un vēl brauksim. Viens mūsu jomā nav darītājs. Komanda nosaka. Kodols ir ļoti svarīgs. Kodols un komanda. Komanda, priekā. Atkal populārs liķers no Vācijas. Atkal nav DHL bijis, ja? Jogi, vai kas tur piegādes servisu. Kas tūlīt nākamajā pamēģināsim kaut ko. Ok. Kā tev šķiet? Kāpēc? Ātri iet mums. Nē, tas iet tieši normāli. Man jau saka bail palikt. Viss būs kārtībā. Parasti pēc šejienes, es parasti cenšos sasteigt pirmos, jo pēc šitā sākās. Mēs sākam vairāk jau ļurināt, vairāk atvērties. Tā kā es esmu... Šis ir mans raidījums. Uzticies, Sandri, šis ir mans šovs. Žurnālists, var teikt, bijušais aktīvs sērs neesmu, tad, mēs tāpat var muldēt bez apstājas. Multi nevar aizbalst. Kāpēc mēs varam bez problēmām uzbūvēt jaunu Liepājas cietumu, kurš ir ļoti, viņš jau ir atvērties? Jā, viņš jau vaļā. No februāra. Martiem. Bet mēs nevaram tikt galā ar Rail Baltica. Tās ir divas dažādas lietas. Uzbūvēt kaut ko. Mēs mākam, jo, labi, Liepājas cietuma gadījumā tur ir tas retais gadījums, kur no tās summas, kas tur bija, es neatceros, neteikšu precīzi, tur piemēram 180 miljoni, bet uzbūvēja lētāk. 120, 130, gala cipars bija zemāks. Ja. Pār 10 miljoniem. Tad parasti mums ir tā, ka tas pats arī Stradiņas slimnīcas gadījumā Rail Balticam, tās tāmes vienkārši auda progresijā tai alkatībai, es nezinu, ierēģņu alkatībai, tu vienkārši tam grūti izsekot. Un tas ir visos projektos gandrīz. Un Rail Baltica ir klasisks piemērs tam. Tas vienkārši ir totāls absurds. Bet tas, kas man izbrīna, vienkārši, tur ir Džeki uzbūvē pāli. Daugavā. Pāli! Labi, ka viņi tur neuzbūvēja tur pāli kaut kur Lielupē vai vēl neskur, vai Gaujas Nacionālā parkā. Bet ideja, jo kāds jau tad, ne jau tu esi uzņēmējs, kāds jau taču galā no valsts puses paraksta to papīru, kad tu tur var startēt. Bet neviens nav uzņēmējs atbildīt. Neviens nav vainīgs. Neviens nekad nav vainīgs. Es nezinu, protams, negribētos kā Ķīnā, kad liek cietumā vai tur nāvsod. Bet kāpēc nevajadzētu likt cietumā par nolaidību valsts labā? Bet ir jābūt tā, kad ir kaut kāda bība vai atbildības sajūta. Man liekas, ir tā, ka mūsu valstī... Daudzās valstīs, tieši šito es arī gribēju prasīt jautājumā saistībā dzīvē žoga. Latvijā mums nav daudz gadījumu, kur mēs liekam cilvēkus par bezatbildību vai nolaidību. Vispār nav. Bet citās valstīs... Kaut kādos, ja mēs paskatāmies arhīvu, mēs tieši runājam, kaut kāds Štrāms bija Rīgas domē. Kaut kad savā laikā, un tā attīstības tur departaments, tur kaut ko tur kruķīja. Bet tā, ja mēs paskatāmies pēdējos 10 gadus, mums nav. Zinām amatpersonu, valstī ir, kas iegājas cietumā dēļ tā, ka dēļ kukuļu ņemšanas vai dēļ kā. Un pēc tam tu vari izsekot viegli. Kā, ja tev ir īpašums pēkšņi parādās, tur Jānis Pēters tur vai nezinu, nesauks. Izsekot var ļoti viegli, kaut vai pēc amatpersonu deklarācijām, kuras ir tik pēkšņi tu redzi, kad viņam ir tur māja, viņam ir parādās 2 mašīnas. Tur pēc tam mūsdienās tu vari visu izsekot arī naudas kustību un tā tālāk. Tad aizēj. Ir sajūta tāda, ka valsts ieņēmuma dienesti un tie visi kontrolē kaut kādus mazos uzņēmējus, kurus, kā saka, tā kā Sinerts, tu zini, ka viņš te ir, kur neaizbēgs, tos nāk un, kā saka, bet kaut kādus džekus, kas tiešām nozog valstī miljonus, un paldies Dievam, teikt mazinās tā atmazgāšana, PVN atmazgāšana, tas ir mazinājies, bet šādus te, par to žēl.
Līdz ar to mūsu valsts arī mēs redzam, mēs esam tādā, last points, last place. Tā, kad vienkārši skumji, tā, kad vienkārši, negribās, protams, tur čīksēt vai pīksēt. Negribās, tas nav arī pareizi. Bet gribās, lai mēs esam forši, lai mums ir viss Bet viss jau sākas ar sevi. Tieši tā, bet gribās, lai mūsu bērni dzīvo attīstītā un... Bet kaut kāda dažāda iemesla dēļ. Visi domā, kā ātrāk no šejienes aizbraukt prom vēl aizvien. Tev liekas, ka knabi labi pilda savu funkciju? Man pilnīgi vienalga, ko viņi tur pilda vai nē, es runāju kopumā. Ka viņi nekad nesaskata, piemēram, viņi nesaskata aizdomības. Tas viss kopumā ir bēdu ielē. Vienīgā vieta, kur mēs esam top, tas ir uz alkohola patēriņš. Tas ir, tur mēs esam top. Mūsu nākamais dzēriens ir degvīns no Polijas. Ko? Jā. Tu nevar beigās? Janka, tu gribi man... Tas jau neesmu vairs jauns žeks. Ui. Fui. Šitais man riebas. Kāpēc šito tu iejauci? Kādu man iedeva, tādu man iedeva. Visu. Es domāju, ka tu to stādi, tu esi galvenais. Es esmu un neesmu. Saprot, bagātie dzīvo kā var, nabagi dzīvo... Nē, bagātie dzīvo kā grib, nabagi dzīvo kā var. Klausies, tev bija arī epizode par dzērāju šoferiem. Pēc visas tavas pieredzes, ko tu esi filmējis, vai dzērāju šoferi būtu jāliek cietumā, ja viņi nav izdarījuši, ja viņi nav, teiksim, nevienu nogalinājuši? Ja nav nogalinājuši, tad tas laikam nebūtu pareizi. Bet, ja ir nogalinājuši, tad noteikti, jo mēs tur tieši būs tā 5. epizode, 5. sērija, ceru, ka apskatīsies. Tur Protams, ir Rukašs, SEH, tas džeks, kas bija kādreiz. Un arī viņš saka, tā ir viena maza mili kļūda, sekundes pat kļūda, ko tu maksā pēc tam visu dzīvi. Vispār, ja mēs... tā dzīvē sanāk kaut kāda viena momenta, viena lēmuma pieņemšanas, kaut kāds viens mirklis, pēc tam tev var izvērsties pavisam pagriezt to dzīvi savādāk. Un viņam tieši tā bija, jo viņš brauca no rīta, laikam, es sapratu, vakarā bija pasēdējuši, līdzīgi kā mēs. 5. epizodē, ja? Jā, 5. epizodē, un no rīta tu dodies savās gaitās, un pretī brauc policija, un es bišķiņ pārkāps ātrumu Mārupē, un skaidrs, ka policija ieslēdz bākuguns. Un ir skaidrs, ka tev līdz apturēs, nozīmē, tev vajadzēs iepūst, nozīmē, ir par daudz. Un tajā brīdī redz, ir kaut kāds tas instinkts, ka nevis tu met pa mieru un es gatavs atbildēt par to, ko tu esi izdarījis. Bet domā, varbūt es aizbēgšu. Es zinu Mārupes, labi pārzinu šo situāciju, visus ielas un ko es aizbēgšu. Bet tu jau esi reģistrēts tāpat. Labi, bet tu jau, kad noķers tev, tu jau nebija, kā tu jau būsi izgulējies pēc dienas divām, bet, un viņš jau būtu aizbēdz, viņš jau bija attālinājis no policijas diezgan tālu, bet tas ātrums, iedomājies, tas 120 vai cik tur tu nesies pa Mārupi. Vienkārši viņam tajā līkumā izslīdēja mašīnu un negāja pretējā joslā, un tu brauc džeks, kas pilnīgi nevainīgs 50 km/h, brauc pie sievas. Un tad rezumē, ja tu kādu... Rezumē, tu esi cietumā, viss, bet... Bet tur ir kaut kas, man liekas, dziļāks tajā mūsu sabiedrībā, jo mēs redzam degpunktā katru dienu tur 2-3 noķerti. 2-3. Tas ir, tu sarēķini, cik ir nenoķerti. Cik ir nedoķerti. Cik tad dienas tas ir 30 reiz, tur 3 tas ir 100, mēnesī 100 reiz 12, tas ir vēl 1200, tas ir gadā. 5 gadi, un visi zina, ka tev atņems mašīnu. Tas pats Kristaps Janičēnoks, super basketbols ar tālāk, bet tu esi amatpersona, pļāvās veci, nevar tā darīt. Tu vienkārši, Džeki, paņemiet taksi. Jā, ka man jums nauda ir, tur jau tas prikols, paņemiet fucking boltu. Viņš tev visu dienu vadās, viņš tev nedēļu vadās. Par to naudu, kur tu esi nopisis tagad. Visi zina, tev atņems mašīnu. Visi zina, ka tev var ielikt pat cietumā, ja būs virs 1,5 promils. Visi zina, ka tev atņems vēl autovadītāja tiesības uz 5 gadiem. Un tāpat cilvēki brauc, jo labi, tu riskēji ar sevi, bet tu jau arī pakļauj riskam pārējos. Nedod Dievs kāds bērns vai kas, kurus uz ielas. Tu nevari zināt, kāda tā situācija. Ja vadot automašīnu, taču jebkas var izveidoties jebkurā sekundē. Un tā ir milzīga bezatbildība. Tur ir kaut kas dziļāks, tur ir kaut kas, es nezinu, tā, kad vēl nāk līdzīgi kā ar kukuļdošanu, kukuļu ņemšanu drīzāk. Kad tas nāk līdz vēl mums no padomu laikiem, kas ir tāds, 30 gadi ir kā pagājuši, jau vairāk 35. Bet tas nav ilgs laiks, tāda lielā kopējā. Bezatbildība kaut kur kaut ko izkrušķīt, kaut ko, un nezinu. Man skumīgi to skatīties, ka vēl aizvien džeki brauc. Tu esi braucis, ap citu, pasakodīgi? Nē, es pilnīgi godīgi tu pasaki, es neesmu nekad braucis. Man ir Ko man ir tiesības 11 gadus? Man stāsts, esmu viens no labākajiem braucējiem Rīgā. Es braucu, es lamājos. Pāli, esmu izdzēris vienu aliņu.
Nē, no aliņa tas Divus savādāk. aliņus es atzīšu. Esmu izdzēris 2 aliņus un braucis, bet tas ir katra individuāli atkarīgais. Es vienmēr esmu zinājis, ka man nekad nav bijis pār 0,5 promilēm. Un es nekad dzīvē nesēstos pālī pie stūres, to es toši zinu. Un es to neesmu darījis. Tas ir svarīgi. Klausies. Jā, bet nevar uzkošams. Labi, davai. Nākamā lieta, ko es gribēju paprasīt, tu teici, ka tik ļoti liela daļa cilvēku sēž iekšā par narkotikām, konkrēti narkotiku lietošanu, tirgošanu, bet narkotikas jau zināmā veidā, ja tu izvēlies viņus lietot, tu it kā nevienam nedari pāri, vai tevi būtu jāliek par to cietumā? Par tirdzniecību vai Par lietošanu. Par lietošanu, tā diskutējuma lieta. Lūk, tad es padiskuēju. Vai par narkotiku lietošanu Par būtu jāliek tirdzniecību cietumā? jāliek viennozīmīgi, par to vispār nekādas runas nav. Tu esi dīlers, tev jāsēž viss. Bet lietošana. Bet lietošana. Tur arī būs tā narkotika epizode, 4. sērija. Tu neskatījies, redzēji? Vēl ne. Apskaties, jā. Jo tur jautājumu mēs paceļam caur Edijs Klaišs, kas ar Open Centers ar jauniešiem strādā. Jā. Viņš ir, kā jaunieši daudz pīpē zāli. Principā pa zāli ar tevi var iesēdināt gan cietumā. Tas liekas ridiculous. Tas ir absurds. Tas ir absurds. Spānija, visur Eiropā, principā, ne tikai legalizēta, bet tev vienkārši neaiztiek. Jo zini, ka, Ko tu vari izdarīt? Apkurījies, tā kā paēst labi, pierīties, riktīgi, aizmigt, pasmieties. Bet skaidrs, es domāju, ka tas arī ir kaut kāds stereotips, kas ir tiesība. Ka visas narkotikas ir vienlīdz sliktas. Un visi ir narkomāni, kas uzskata, un zoga automašīnu, tos tur rāģiņus, visus vai ne? Rāģiņus jau vairs nezog, bet spoguļus vai kaut ko. Bet, un līdz ar to tas ir tāds. Bet tas, ko Edijs teica, un tur viņam ir taisnība, ka, respektīvi, ja ir 2-3 jaunieši kopā un kādam rodās problēmas, viņi var neizsaukt ātro palīdzību, un tas var maksāt dzīvību. Un tas ir pats bīstamākais. Bet skaidrs, ka vienmēr sabiedrība to nepieņems. Ja? Mēs esam pārāk man liekas, ka pieņems. Es nepiekritīšu. Es tev šeit nepieņemšu. Ir jānomainās paudzēm. Ir jāiet vienkārši uz priekšu un skaidrs, ka tā narkotiku lietošanas dekriminalizācija agrāk vai vēlāk būs. Jautājums tikai cik ilgā laikā. Labi. Cerams, ka pienāks. Jo, principā, daudz no tiem džekiem, piedod, es jau pabeigšu to tēmu, tie, kas bija, tos, kurus mēs satikām cietumā, kas bija par narkotikām, narkotiku lietošanu, tirdzniecību, jo parasti tur lietošanai nāk līdzi tirdzniecība, un kas ir problēma, arī pēc tam viņi sāk zakt vai kaut ko tādu, tie, kas ir atkarīgie. Un tā lielākā problēma ar viņiem ir tāda, kad aizgāju. Tu esi pālies. Es tev teicu, tu sāk strādāt. Skaties, pāļu bazēs nodedis. Nav slikta tā zīme, ne? Jā, tur ir savs šarms. Kādreiz jums dega, ja? Viņa dega. Kādreiz viss dega. Pirms nedēļas te viss dega, vecīt. Vispār vēsturisks pāļu bazēs. Šis ir vēsturisks. Šis ir vēsturisks, priekā. Jā, priekā. Es līdz atcerēšos domu un vienkārši aizgāju. Es tiešām šitā rēti, kad janku šitādā tempā, un tas nav bieži. Es zinu, tas nav visiem. Bet pabeidzam to par narkotiku dekriminalizāciju, lietošanu. Jā, tā tad pareizi būtu soli iet pa solim, kad dekriminalizē marihuānas lietošanu, un tad tālāk, respektīvi, jo skaidrs, ka tie, kas ir lietotāji, tu arī teici, atcerējos to domu, respektīvi, tie, kas ir cietumā un daudz par tām narkotikām, viņi saka, ka, principā, alkohols ir diezgan tuvu narkotikām. Tā ir narkotika. Tā ir narkotika. Vienkārši tā ir legāla narkotika. Tā ir legāla. Kāpēc cilvēki uzskata, ja tu buhā katru dienu mājās, tad tas ir normāli. Tas ir ok. Zini, ko es redzēju par šito internetā labu citātu, ka ja alkohols būtu atklāts šodien, viņš būtu nelegāls. Saprot, viņš būtu nelegāls, ja viņu atklātu šodien. Un vienkārši, kaut par retam, kā par retam, tu ej vakarā kaut ko vajag nopirkt veikalā, un tu stāv pirms tevis džeks, viens paņem 5 salus. Tas, kas stāvēs tev paņēmis 3 graudnieku, tīra kaut kādu zaceni, mazu voblu, tad jautājums, viņš aizies mājās un tagad... Un iepisīs sievai, iedos pizdis sievai? Cerams, ka nē, bet un tur runā pārdevēji, un pārdevēji saka, ka šobrīd, kopš ir samazināts tas alkohola tirdzniecības laiks, pat pārdošana alkohola palielinājusies, jo ja kādreiz, piemēram, kāda dāma, kas lieto vīnu, ienāca vakarā un paņēma vienu pudeli, viņi paņem 2 ar domu, ka, jo tu zini, kad 8 beigsies, tu vairs nevarēsi atnākt drošības pēc. Viņi izdzer 2 un atnāk. Un naktī dabūna vēl kaut kur citur. Tas ir ļoti diskutējams jautājums, jo narkotiku lietotāji ir jāārstē. Jāārstē, nevis jāliek cietumā. Un tas ir tas stāsts. Bet ieliekot cietumā, kur līdz šim vēl pieejamas visas narkotikas, sanāk vēl sūdīgāk.
Okay, tagad bišķiņi atkāpsimies no tā. Visi jā, par tiem cietumiem vairs. Parunāsim kaut ko priecīgāku. Tu šur tur arī esi paceļojis, mēs esam paceļojuši arī mazliet kopā. Un es gribēju tev pateikt, ka es tik pateicīgs, ka dzīve... Esmu pateicīgs tev. Tas ir vecīt, tas ir bijis... Bro, es esmu pateicīgs tev, tas ir izmainījis baigi daudz lietas. Vecīt, tik daudz piedzīvojuši, sākot no Bolīvijas, visu trako roli un visu Taizemi arī. Tu negāji viegli, bet viss tas... Vecīt, Taizemi ir smagākais. No visiem, ko mēs esam filmējuši, tas vēl trakāk nekā cietumi, jo tur viss tā leidīboja. Es vienkārši to malcības nevaru izturēt. Bet arī es atceros, ka mēs gājām uz tiem pingpong šoviem un tev tā slēptā kamera. Un man slēptā kamera, es domāju, ja mūs noķers ar tam slēptajām kamerām. Es tev tieši gribēju šitā... Tur būtu tāda sūdi. Mēs tur paši pingpong bumbiņas no dirsa šautu šobrīd ārā, ja mēs būtu uzcerti. No kurienes mēs šaudu, bet mēs tur būtu iestrēguši. Šis jautājums par to, kurš tavs mūsu mīļākais piedzīvojums? Piedod, jā, es tur runāju jau virsū. Nē, sorry, viss kārtībā. Jo esmu nav vairs 20. Bet, nē, man visi. Paldies, Andi, es tev gribu arī pateikt lielu paldies. Paldies tev, jo tu esi labākais, Latvijā labākais. Tu esi labākais. Kā sauc? Hostiem? Hostiem, jā, tu esi... No hosts. Vienkārši, jo tas, kas atver cilvēkus, ir sirsnība. Un tu vienmēr esi nācis savu sirsnību ar mīlestību pret cilvēkiem un viegli šansēt, vecīt. Es tev arī gribēju pateikt to paldies, ka pateicoties tev, man sāka interesēt vispār dokumentālais žanrs. Tas ir galvenais, ko es pats mājās visu laiku patērēju. Es ceru, ka mēs pēc tam arī varēsim parunāt, ko mēs vēl varam jaunu uztaisīt. Jo mūsu piedzīvojumi, kur mēs esam bijuši, es uz tevi skatos kā uz mentoru. Tas ir tas, ko es gribētu nākotnē darīt. Filmēt visu šito dokumentālo materiālu. Tas man ir pavērs pilnīgi jauns čatars. Beigšos, tad vecīt, tu esi daudz jaunāks, tad varēsi turpināt. Bet vecīt, atceries Bolīviju. Tas bija piedzīvojums. Tas bija fucking crazy. Mēs braucām toreiz uz to Tikitakas ezeru. Titikakas ezeru. Tikitakas ezers, kas ir tur. Titikakas ezers, jā. Kur tu vēl tās savas saules brilles vēl... Atdāvināja paču mammai. Man noslīgs, mans mīļākās saules brilles. Un sākums bija tik krūts. Mēs tur aizējām, tur atdodam godu tur vienam dievam, pēc tam tur un izrādās, ka tie bija divi Peru bomži. Nesteidzamies. Un tad vakarā aizbraucam un būs tagad tā vaskas ceremonija. Un tie ir kaut kādi divi šamaņi, kas saģērbušies. Nu viss ir tā, ka vajadzētu būt. Tu skaties, tur visi ticami, 100% ticami. Ārā ir, kā kalnos, Janka Nabaks ir viens teikreklis, kaut kāda plānā jaciņa sēž šitā. Atneš džeki uzvārījuši aivasku, kas būs tagad baigais piedzīvojums. Pilnīgākais trips, tur kaut kas tur tāds. Visi iedzer to aivasku, tagad sēž un gaida, iet laiks, bet Janka sēž tur pārsaules, nevis, ka kaut kas viņi tur būs stirīgas, bet vienkārši pārsaules tur vienkārši šitāds. Paiet tur 10 minūtes, paiet 20. Ir skaidrs, bet dirsā ne galvā. Nekās vispār nav. Vienā brīdī Laimons saka, viss šitam jāmet ir miers. Jo mēs, kad atbraucām, mēs tiem šamaņiem uzdāvinājām, es neatceros, 1 vai 2 balzāmus. Un tie šamaņi tajā brīdī vienkārši viņi saprata, ka nekas nebūs, ka tiešām kaut kas ir, vienkārši vai nav sanāks. Man liekas, tie nebija šamaņi, man liekas, tie bija 2 Peru bomži vienkārši, kas tēlo šamaņus, kaut kādi šarlatāni. Tie bomži saprata, ka nekas nebūs, ka būs baigie sūdi. Viņi bija iegājuši iekšā tā istabā un jau sākuši tos mūsu balzāmus tur cept ārā, jo Laimons ieradās ar tekstu, Džeki, mēs jums uzdāvinājām balzāmus, bet šis atceļās, atgriežiet mums balzāmus, jo mēs esam pārsaluši, mums vajag sasildīties. Džeki tur sēdēja tādi. Un vēl bija laba epizode, kur atceries, ka mēs filmējām tās kokas lapas, kur ražoja džungļos. Jā, ka mēs bijām džungļos iekšā. Tas vecīt ir once life experience. Tas bija kaut kas unikāls. Un tagad, starp citu, Rolands bija interesējies, ka tas Džeks, kas... tas arī bija... Tas mums organizēja. Principā tas bija tā kā mafijas filmās. Atceries, mēs piebraucam, logi tumši, tie kaut kādi Džeki piebrauc, sākās kaut kāds pāri. Un mēs gringos vienkārši kaut kādu pajoliņu. Un tie tur savā starpā kaut ko, un skaidrs, tur uzreiz Džeki ierauga, ka mums kameras uzreiz tas cipars pieauga. Pat 3 štukām. Diezgan pieauga.
Un beidzies ar to, ka tagad izrādās tas, kas organizē, tas ir viss zem zemes. To jau ir Nopietni nomušēji? Nošauši, jā. Respektīvi tā vieta, tur visas biznesa. Mēs savukārt, viņi teica, ka šovakar nē, ka nākamajā dienā mēs devāmies uz to Evo Morales kaut kādu atbalstu demonstrāciju. Tas Evo Morales kaut kādā lauku ciemā, tur visi sanākuši tie ciemā piedzīvotāji. Komunisti vienkārši tā kā atbalsta. Vienkārši tā, ka kāds sakars Bolīvijā kaut kādās laukos, mēs tur esam iekšā ar kaut kādiem vietējiem zemniekiem, un tie tur visi Man laikam Bolīvija ir mīļākais piedzīvojums ar tevi. Tā kā mēs esam bijuši 3 piedzīvojumos, bet Bolīvija man laikam ir vismīļākais, jo tas ir pirmais, un tas bija tāds, pēc kura es sapratu, ka mēs esam laba komanda, mēs labi turam savu sūdu zem stresa. Man zina, kas ir interesanti. Es nevaru. Man ir tāds stress, man tā kortizols uzkāp, ja man ir jādīlo. Es ļauj man pabeigt. Jā, piedod, jā. Ļauj man pabeigt. Pāri bazars, te jau nav noteikti. Exactly, pāri bazars. Ja man ir jādīlo ar kaut kādiem mārketinga cilvēkiem, man ir stress šeit. Ja man ar tevi ir jābūt džungļos ar karteli, jātaisa kaut kāds koks, jāfilmē kokas lapas, viss ir kārtībā. Es neesmu tik sastresojies, cik es esmu dīlot ar mārketinga fucking kaut kādām raganām. Bet tā ir tikai dzīve. Tas viss ir pārējos un aiziejuši. Un galā mēs esam tikai kaut kāda vienība uz šīs zemes. Tik maza vienība. Bet pabeidzot to, interesanti bija tas, es nezinu, kurš no mums, bet izskatās, ka viens no mums tur kaut kādus bija sataisījis ziepes, tāpēc, ka atgriežoties no Bolīvijas, Parīzes lidostā mūs uzreiz visus paņēma uz pārbaudi. Tas nebija Parīzes, tas bija Holandā. Holandē, jā. Amsterdams lidostā paņēma uz pārbaudi, katru atsevišķi uzreiz ar suni un visu. Un es atceros, ka man tie pārbaudītāji, policisti, viņi tā saka, Sandri, tu neuztraucies. Viss būs labi. Tu mums visu izstāstīsi. Bet nav jau ko stāstīt. Tev nekas nebūs. Jā, lai tu nosničo. Kurš vēd? Es saku, Džeki, bet mēs bijām filmēt. Un izrādījās, ka kamēr mēs bijām Bolīvijā, tikmēr bija jau iestādes ieradušās, jau pārbaudīja mūsu izlidošanas dokumentus, bija pārbaudījuši visu mūsu loģistiku ar domu, ka mēs tagad kaut kādu huļu lidojam pie Prīvērta un vedīsim, kāds sakars. Kāds sakars? Mēs esam dokumentālisti, mēs lienam buļļu pakaļā, filmējam visus. Es tev pastāstīšu, kāda bija mana pieredze tajā brīdī konkrēti. Es šito arī neesmu cilvēkiem stāstījis. Iedomājies, mūs tur katru nošķir, savāc malā. Tas ir tā, tu ej ārā no trapas negaidīt. Viss tev savācais rokas. Mani pēkšņi noliek pie galda un manu somu paņem priekšā. Pirmkārt, esmu zem 2,5 zanaksiem tajā brīdī, jo es biju sarījies zanaks. Tas bija starpkontinentālais. Es vēl smērēju zem zanaksiem. Es varētu aizmigt. Lai es varu aizmigt, jā, un vienkārši tā kā es pamodos, mēs sēdāmies nost, es vēl biju zem zanaksiem. Kroči, esmu zem zanaksiem, es tagad saprotu, kas notiek, bet es esmu ļoti chill, jo tā kā esmu zem zanaksiem. Un man cilvēks saka, tu kaut ko ved pāri nelegāli. Nē, es vēdu kaut kas šņābi, kaut kas teļ, kaut kas šokolādi. Es uzskaitu visas tās lietas, ko es nopirku Bolīvijas lidostā. Tax free, bet man viņām ir čeks, man viss ir ok. Un tas čuvaks velk no manas mugursomas ārā čista kaut kas šņābis, kaut kas tēja, kaut kas šokolādes, un viņš tā skatās uz mani. Un es skatos uz viņu, un es esmu rīktīgi izsmērējies zem tiem zaņiem. Am I in trouble? Well, this is kind of illegal, but it's okay. Un iedomājies, un it's okay, un viņš iebāž atpakaļ manā somā, nav problēma. Jo viņš saprot, ka es to reāli pirku kā turists. Jā, bet tāpat, jebkurā gadījumā, tas nebija forši, bet bija tā, kā bija. Es nezinu, kāds tur tam stāstam backgrounds, ejam tālāk. Tā ir zeme. Mēs satiekam ar tevi uz ielas lēdībojus. Mēs ar tevi gājām lēdīboju bārā. Tev gribēja pizdi iedot? Man gribēja, piekaut man gribēja tas uz ielas. Bet pirms tam, tu iekšā tajā es nekad tur dzīvē neietu, bet tu ej tā lēdīboju bārā, mums kaut ko nofilmēt, un te iekšā un tev viens pa pakaļ uzšaut. Bro, ļauj man pastāstīt. Gribās vienkārši paņemt un viņam uzšaut. Bro, ļauj man pastāstīt šito. Es pastāstīšu, kā šitais bija. Iedrams to mēs zinām. Pabeidzam, jā. Karoči, bija tā, pirmkārt, tu izties pēc menta. Visu laiku tā bija problēma. Tu izties pēc menta, tāpēc, ka tev bija slēptā kamera, ielikta šeit pidaraskā pāri krūtīm, un tu visiem eji klāt.
How much? Tā kā, bro, okay, un sāksim to, ka tu nelietoji auķīt, jo tu tajā brīdī bija apslims, tu antibiotikas dzēri. Pareizi. Tā kā sāksim ar to, ja tu 2 naktī ieeji Ladyboy barā un paņem koliņu, un skaidrā un paņem koliņu, un ķipa skaties uz visām pusēm. Bet tur vecīt Bro, tu esi mēns. Viens bija no Eiropas, baltais, tāds ap 40 gadiem. Kurš to zicelu atlaizīja? Ladyboyam, tas Ladyboys to zicelu rāda, un tas tur priecīgs tur lēkā. Es domāju, kādā Sodomā un Gomorā tas ir kaut kas tāds, ko domāju cilvēki. To nevar pat parādīt un izstāstīt. Šis ir ekskluzīvi pirmā reize, kad jūs dzirdat aizkulises. Tas ir kaut kas Ziniet, kā tas bija? Mēs filmējām. Es ātri iebrīfēšu. Mums bija slēptās kameras visur. Es paņēmu aliņu, es paņēmu šotus, Sandijs kā mens dzer koliņu, protams, visus filmē. Pie Sandija pienāk Čiksa, kas ir Ladyboys 2 reiz garāka par viņu, sāk kaut ko aiztikt Somiju. Do you want to go with me? Jā. Es saku, no. Un ko es izdaru? Es uzlēcu uz striptīzes stieņu un sāku, ķipa, lai novērstu uzmanību un sāku griezties ap to striptīzes stieņu. Esmu pālī, skatieties uz mani, ķipa. Tas izskatījās ļoti organisks. Nu jā, bro, tāpēc, Piedrējies, tad, principā, ja tev Janka nesanāk ar pāļu basariem, tu vari... Es varu dejot stripuhu, jā. Latvijā, Rīgā ir vispār kaut kāda stripuha vai... Nu, atvērsim. Bet jā, paldies par visiem piedzīvojumiem, Vai arī Sandī. kaut kur, es nezinu. Paldies par piedzīvojumiem. Paldies, Janka. Pagaid, Taizem vēl, bet vēl mēs neliekam punktu. Vēl Āfrika. Āfrika vēl bija. Āfrikā gan mēs ļoti daudz arī parādījām aizkulisēs. Āfrikā es vienkārši uz laiku biju apdirsies un apvēmies. Tur ir grūti. Jankam, jā, tā nebija. Bet otrs Janka arī vismaz tā kā vismaz nebija. Mēs Ģirtu laikam, un jāsaka paldies arī Ģirtam, paldies Jankam otrajam, Šembim. Tur Džek, bet Jankam tiešām atvērās viss. Tev atvērās augšā, atvērās lejā, atvērās pa vidu, vēseli. Bet bija foršs piedzīvojums atkal. Mēs bijām, kur tik nebijām, un tas bija, tas bija traki. Janka, paldies tev. Mūsu nākamais dzēriens ir pikants rums no Lielbritānijas. Jā, sapcīt, Lielbritānijā bija ļoti daudz kolonijas. Āfrika arī. Kur mēs bijām Sierleonē, kam tā bija kolonija? Britiem. Jā. Sapcīt, tas pa tēmu. Labi, no Āfrikas, kas tev patika, jūs vairāk pastāst? Man nekas nepatika. No Āfrikas, tāpēc man nekas nepatika. Bet man Āfrika patika daudz labāk par Taizemi, jo, teiksim, Taizemi bija fiziski un mentāli grūti filmējami, jo tas darbs visu laiku ir pa naktīm. Tas ir pa naktīm un... Bet labi, ko pa naktīm? Jā, Enčuk, darbs ir darbs. Nē, pagaid, ļauj man pabeigt. Sandī, ļauj man pabeigt. Tas viss par naktīm, un es to maucību, es to nevaru izturēt skaidrā, un tu saproti, ka tev visu laiku ir arī jābuhā. Svētais, Saint Jan Krivenčī. Jānis Krīvēns. Labi, sorry, ka es tev pārtraucu. Pabeidzam par Āfriku, jā. Par Āfriku. Āfrika manī visdrīzāk parādīja to, ka es esmu dahujas stiprāks nekā man liekas. Jo, ja mēs Āfrikā nesalūzām, un Āfrikā bija daudz lūzumu momentu, Āfrika tā kā no visiem mūsu braucieniem tur bija ļoti daudz lūzumu punkti, kur visi ir noguruši, visiem ir kaut kādas savējās iekšējās. Tāpēc, ka ir milzīgs karstums, tie vietējie mēģina... Un visi ir apdirsušies un apvēmušies. Apdirsušies varbūt visi nebija, bet puse komandas bija. Bet visi tev mēģina izspiest kaut kādu piķi, kaut kur... Sierleonē, ja godīgi, es jutos vislabāk. Jā. Tāpēc, ka tu jau biji iejuties jau, bet ganā jau tas pats sākums bija jau skarbs, jo no rīta ir izbraukšana un Janka nemostās. Ģirds kā dzels karējus, tur duk, Janka tur guļ. Bet startējām labi. Man liekas, ka Āfrika arī bija labs piedzīvojums. Rakstiet komentāros, kuri jums patika vislabāk. Un kur varbūt gribētu ļaut. Par to parunāsim pēdējā jautājumā. Tas, ko es tev gribēju paprasīt, izdara šito. Lēnām. Davai, iedzer vēl bišķi. Es esmu vidējais līmenis. Labi. Tev kā lielam ceļotājam, Air Baltica. Tur neiet labi. Vai valstī būtu jāturpina glābt? Mēs kaut ko mēģinām uz to politiku. Nē, tas ir tas, ko mēs Pāļu bazarā darām. Jā, okay. Mēs Pāļu bazarā runājam par sabiedrību aktuālām tēmām. Man liekas, sabiedrība aktuālās tēmas mainās šitā. Tieši tā. Es tev gribu pajautāt, tev kā aktuālam ceļotājam, zini kā, ja mums Air Baltica pazūd, mums nekā nav vairāk. Kāpēc nekā nav? Kāpēc tā domā? Es tev jautāju. Nē, es domāju, tur vienkārši lidos kaut kādas citas kompānijas. Būs Ryanair, Wizz Air. Tad domā, tu Air Baltica nahuļ nevar glābt, pietiek.
piedāvājums, ja pieprasījums, tas ir visu laiku vienāds. Es domāju, ka tur mest iekšā naudu, tu vari mest, cik tu, ja mēs esam bagāti valsts, protams, tāda Lufthansa, valsts kompānija vai tur Finairs, ja, kas ir Somijam. Tas bišķi savādāk, ja. Tās ir bagātas valsts. Ok, mēs esam tā kā Baltijas hubs skaitamies, bet šobrīd, ja mēs paskatāmies, papētīt, Lietuva, man liekas, Lietuvā jau aizgājis, ir Igaunijā jau attīstās, un tas Air Baltics, ja mēs būtu varbūt laicīgi piesaistījuši kaut kādus investorus, nezinu, to Lufthansa paņēmuši kā partneri līdzi, kas pieskata, ne jau tur Fliks, kas ir atvainojos tur sūnu ciemu vadītājs, ja, bet normāls džeks, kas to biznesu var attīstīt, tad varbūt būtu savādāk, bet šobrīd mēs esam reāli dimbā, jo tagad 250 iedeva vai neiedeva? Iedeva. Vajadzēs vēl, jo tāpēc, ka kā degvielas cenas pieaug, atkal būs kaut kāds jauns kaut kas, un atkal kaut kas pieaugs vai sadegs, bet tā jau ir tava, mana visu mūsu nodokļu maksātā naudu. Mēs to naudu atņemam kam? Skolotājiem, atņemam izglītībai, atņemam. Vispār arī par armiju mums vajadzētu parunāt, jo man ir tāds duāls sajūtas. Vajag noteikti aizsardzības budžetu turēt, bet mēs nedrīkstam mazināt izglītību, kas ir primārais. Primārais ir izglītība, tā ir nākotnes paudze, kas veidos mūsu sabiedrību. Ja mēs atņemam mūsu bērniem, tad kas tur no šīs sabiedrības sanāks nākotnē vispār? Labi, pēdējo šotu. Es tev paprasīšu pēdējo jautājumu, jā. Mēs jau stundu bazarējam. Jā, jāsāk apaļoties. Ok, klausies. Kas ir nākamie lielie projekti? Kaut kāds briesmīgi indīgs. Mēs varam ietīzot, mums vajadzēja būt Afganistānā šobrīd. Kā mēs to filmējam? Mums vajadzēja būt Afganistānā. Lēnām ir jaunas idejas, teiksim tā. Ko mēs varam ietīzot, kas ir nākamie lielie projekti? Ir kaut kur jādodās, Janka. Mēs jau esam tādi, kas ir tādi nemieru gars. Mēs esam nemieru gars. Nemieru gars un kaut kur... Un man prieks, ka mēs esam viens otru atraduši tādā veidā, divi dalbāni, bet vienkārši. Pilnīgi dalbāni. Un uzkod, lūdzu, nedaudz. Es pīpēju tevi. Jā, ok, sorry. Bet es domāju, ka mums jādodās kaut kur būtu uz jauniem kaut kādiem. Dienvidamerika bijusi, Āzija bijusi, Āfrika bijusi, un tad tuvie austrumi. Jā, tuvie austrumi. Tur paliek, kas Izraēla šobrīd tur nevar saprast. Irāna varētu būt interesanti šajā brīdī. Irāna būtu ļoti interesanti, bet Afganistāna. Afganistāna varētu būt interesanti. Es domāju, ka mums jādod uz Afganistānu. Jā, mums ir jādodās uz Afganistānu. Tā kā es nezinu, ko tev Anna ir teikusi vai nav teikusi, bet cik mēs varam teikt skatītājiem? Protams, interesanti ir Kuba, jo šobrīd Kubā ir tās sankcijas un redzēs, kā tur viņiem viss beigsies ar to. Tur naktīs nesot elektrību. Pasaule ir tādā ziņā, pasaule tādā ziņā ir interesanti. Ir tik daudz vietu, kur braukt, un katrs ceļojums tu piekritīsi. Es absolūti ir savādāks. Un neviens nav bijis vienāds. Un viens, kurš liekas, ka... Nekas mani nevarēja sagatavot Āfrikai. Nekas, bet es būšu dafigā gatavāks uz nākamo reizi. Jā, un katra reize ir savādāk. Tagad kaut kur jau brauksim, kaut kur dosimies. Iespējams, ka vecīt mums pat vajadzētu tepat Latvijā kaut ko pasīties, jo man patīk tā ideja, ka varbūt nemaz nevajag kaut kur tādas Afganistānas, varbūt jāpaskatās... Dobeli, tukums, vai ne? Olaina, ogras. Jo galā ir tāds baigi, mums liekas vienmēr, ka zāle ir zaļāka tur, kur mēs neesam. Tu to zini? Es tev piekrītu. Tu piekrīti, jā, bet patiesībā tur, kur mēs esam, tur arī viss notiek. Jo tā ir tava dzīve, tā ir mana dzīve. Mēs viņu dzīvojam šeit un tagad, un šeit ir Pāļu bazars. Paldies visiem, un par to es tev gribēju arī pateikt milzīgi paldies, Sandī. Mums bija fenomenāls Pāļu bazars, man tev ir dāvana no mūsu atbalstītājiem. To es saprotu, jā, es dodos. Tas ir tev. Sandī, milzīgs paldies, ka tu beidzot mēs šito izdarījām. Skatāmies dzīvē uz žogu. Esmu tiešām lepns par tevi. Esmu pateicīgs, ka es varu būt tavs. Kopā un ka mēs esam... Rakstiet komentāros. Šipas. Kā saukt mūsu šips? Where we go. Paldies, Sandī. Paskatāmies dzīvē žoga vienkārši par vietām, kur nevajadzētu nokļūt. Un varbūt vietām, lai mēs varam palielināt to apvārsni kādu. Tieši tā, dzīvojam un baudam. Paldies. Čau visiem. Turam astu.